Fibromialģija. Iedomājies, ka tavā ķermenī ir signalizācijas sistēma, kas paredzēta, lai brīdinātu par briesmām, kā piemēram dūmu detektors mājās. Normāli tas ieslēdz tikai tad, kad tiešām ir jau uguns. Bet fibromialģijā bieži notiek kas cits. Centrālā nervu sistēma kļūst pārlieku jūtīga un smadzenes sāk pagriezt skaļāk sāpju signālu uz maksimumu. Tas nozīmē, ka sajūtas, kas citiem būtu vienkārši nepatīkams vai pat pilnīgi normāls, viegls pieskāriens, augstums, nogurums, kāds stresēns periods dzīvē, skaļāka vide apkārt mums. Tavā ķermenī var tikt nolasītas, kā bīstami un nervu sistēma reaģē uz sāpēm. Ķermenis nevis izliekas, bet tas dzīvo augstā gatavībā, it kā katru dienu būtu jāuztur trauksmes signāls. Principā šeit būtu tā grūtākā sadaļa. Ārēji mēs lielākā daļa izskatāmies normāli. Analīzes var būt mums pilnīgi kārtībā, tā kā es jau jums daudzreiz stāstīju manā gadījumā. Bet iekšā tu jūties, it kā būtu noskrējis kādu maratonu bez finiša vai nogurums pēc miega, neizgulēts naktis, patstāvīgi smadzeņu mīglā, sāpes visu laiku ceļo pa visu ķermeni. Tas ir stāvoklis, kurā nevienmēr ir bojāts tieši muskulis vai iekaisusi kāda locītava. Bieži ir pārjūtīga sāpju apstrāde smadzenēs un nervu sistēmā, kas tā kā pārspīlē tos signālus. Un tāpēc svarīgākais ir saprast, tas nav tavā raksturā, tas nav nekāds vājums, un tas nav iedomāts. Tas ir nervu sistēmas režīms, kuru var mācīties nomierināt ar atbalstu. Rutīnu, disciplīnu, miega sakārtošanu, stresam mazināšanu, kustības, cik vien mēs varam, kaut vai pastaigas. Ja vajag, lietojam uzturvielas, uzturvielu atbalstu, lai ķermenis beidzot sajūt, ka ir viņš drošībā, lai viņš varētu sākt izstrādāt to drošību. Ar fibromialģiju es dzīvoju 8 gadus. Es savu laiku gāju uz fibromialģijas nodarbībām. Pirmajās fibromialģijas nodarbībās man bija sadalīts, bija teorija un bija praktiskais, mēs gājām vingrojām. Teorijā man stāstīja gan par medikamentiem, un arī slaidos bija uzturbagātinātāji. Tā kā arī slimnīcās arī to stāstā, un mediķi to stāsta, tikai ne visiem un ne visos gadījumos. Uzturbagātinātāji pie fibromialģijas, tas ir pilnīgi noteikti, normāli un obligāti. Ir daudzi uzturbagātinātāji, kas ir jābūt uzreiz momentāli. Tas ir magnijs, tās ir labās baktērijas, un daudz citi, ko es jums stāstīšu. Tā kā piesako man un turēsimies kopā un viens otru atbalstīsim. Man patīk darīt tas, ko es daru, jo tad man fokus aiziet uz kaut ko citu, es nejūtu sāpes, un tajā brīdī, kad es kaut ko daru, tad es nejūtu sāpes, un tas man liek darīt ar vien vairāk un vairāk. Tā kā katrs mazākais solis, ko mēs sev palīdzam un ko mēs darām, tas ir atkal ceļš uz priekšu, kāpam pa repītēm, ejam uz priekšu, un tad jau manīs. Neko nedarot, mēs neko nepanāksim. Tā kā veselība tev un izturību, un ja vajag parunāties, lūdzu, droši. Ja es būšu izslēgta, tad sanāsim citu dienu, jo man arī mēdz būt tādas dienas, ka es esmu burtiski out of no visa. Asarās un sāpēs, tā kā turamies kopā, un es arī dzīvoju vēl joprojām sāpēs, bet man viņas ir daudz mazāks nekā man bija agrāk. Tāpēc, ka es visu laiku strādāju, un tāpēc tev arī jāstrādā. Dzīve ir ļoti skaista. Es zinu, ka tu to vari.